Spēks ir tīrā jūrā. Ar šādu saukli pie Latvijas iedzīvotājiem vēršas vides aktīvists Dzintars Jūra kopā ar Pasaules dabas fondu. Pasākuma organizatori atklāja, ka Valmiera ir pirmā pilsēta, kurā viņi viesojas ar sabiedrības informēšanas kampaņu. Kampaņa Spēks ir tīrā jūrā ir izglītojoša kampaņa Latvijas sabiedrībai, kā mēs kopīgiem spēkiem varam jūru darīt tīrāku nekā viņa ir šobrīd. Ideja radās vienkārši pastaigājot gar jūras malu. Es esmu no Liepājas, liepājnieks. Pastaigājoties gar jūras malu, redzot, ko jūra, teiksim, kādu pēdiņās bagātību mums skalo ārā, liek aizdomāties, šī ir tikai viena daļa, droši vien, kas tiek izskalota, kas vēl tur ir iekšā. Un redzot, ka netiek īpaši aktīvi nekas darīts šajā jomā, vērsos pašvaldībās, arī tā, ka tu kā parasts cilvēks tev tā īpaši neuzklausa tā no ielas. Sazinājos ar Pasaules dabas fondu, un dabas fonds teica, ka jā, ka viņiem šī lieta ir zināma un diezgan apzināta, un kad Baltijas jūra ir stipri izpētīta, un ka tiešām tā jūra iet bojā, un kad labi, kopīgiem spēkiem sāksim kaut kādu akciju un sāksim izglītot sabiedrību, lai tā jūra netiktu vairs piesārņota. Pasākuma gaitā dabas aizstāvji informēja par ūdens piesārņojumu veidiem un cēloņiem, kā arī sniedz ieteikumus, kā ik viens no mums var mazināt Baltijas jūrai nodarīto kaitējumu. Ja tev cauri īpašumam tecētu kāds strautiņš, kas nāk no kādas lauksaimniecības zemēm, kur tiek izmantoti, piemēram, visi tie mēsli, tu vari uztaisīt sev dīķīti, kur tāda kā neliela aizprostiņa, mēs saucam viņus par midzemēm. Jo tur, tā kā tās barības vielas ir daudz, ļoti labi augi, un tad tev tur sanāks visādāks, tur vārdīts, kukainīši, vispārējais. Katrā ziņā garlaicīgi noteikti nebūs. Tā ir tāda liela lieta, un tas jau prasa arī ieguldījums. Protams, ka aizbraucot uz kādu vietu, var satīrīt, visu smuku saglabāt, jo cilvēkiem ir tāds niķis, un tā ir laba lieta varbūt, ka viņi nemēslo tur, kur viss ir ārkārtīgi smuku sakopts. Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvji uzsvēra, ka valmierieši dzīvo zaļā un vidē draudzīgā pilsētā, kurā ir arī zinošākā sabiedrība vides jautājumos. Valmierieši ir malači, valmierieši mācās kaut vai atkritumu šķirošanas jomā, kas arī vēl gadus 8 apakaļ likās, ka vispār kaut kas tāds nebūs iespējams, ja, bet tagad visi māk šķirot un redz, ka tas ir labi, un faktiski katrs pirmais, protams, redz, ka tas iespaido viņu maciņu, ja, kad šķirot atkritumus var maksāt mazāk, ja, bet arī tomēr veidojās šis viedoklis, kad es kaut ko lieku nenometīšu, ka tas tomēr būs labāk visiem, ja, gan pašiem, gan dabai, gan visam pārējiem. Dzintars Jūra kampaņai Spēks ir tīrā jūrā ir sacerējis arī dziesmu. Kāpēc jūrai dari pāri, kāpēc jūrā dari iekšā, vai tad nebaidies, kā jūra dusmās ieraus tevi iekšā? Tur dzīgie ļautiņi, lai jūrā mēslu strautiņu. Jāsauc mūs uz kautiņu tos, kas ražo strautiņu. Turpmākie sabiedrības informēšanas pasākumi ieplānot citās Latvijas pilsētās, kā arī mūzikas festivālos. Kampaņas aktivitātēm interesanti var sekot līdz sociālajos tīklos un speciāli izveidotajā sadaļā Dzintars Pasaules dabas fonda mājaslapā.